Kārlavičs. Bet ziņu izskaņā vēl par kādām olimpiskās sporta veidu sacensībām tepat Latvijā stāsta mans kolēģis Edgars Barbaks. Šodien netālu no Cēsīm Ozolkalnā notika līdz šim vērienīgākās snowboard cross sacensības Latvijā, kurās piedalījās arī pasaules kausa līderis un Vankūveras olimpisko spēļu 9. vietas īpašnieks Piers Voltjērs no Francijas. Spēkošanās finālā ar mūsu braucējiem Ināru Birmani un Tomu Vasinu gan izpalika, jo Voltjērs pēc simboliska starta no sacensībām izstājās, tomēr viņa vārds sacensību pieteikumā nodrošināja to, ka sportisti sadalīja 10 reizes lielāku pasaules reitingu punktu skaitu. Šis vairāk bija kā ziedojums. Man šobrīd ir 1000 punktu, un vairāk nemaz nav iespējams, tāpēc es ar prieku piedalījos, lai vairāk punktu tiktu latviešiem. Vēl lielāks prieks, ka uzvarēja mans labs draugs. Uzvaru finālā, tāpat kā visos braucienos jau no starta izvirzoties vadībā, izcīnīja Inārs Birmanis, aiz sevis atstājot otru mūsu vadošo braucēju Tomu Vasinu. Negāju diezgan uz startu, jo man ir pasaules kausa dēlis, viņš nedaudz paredzēts ātrākām un savādākām trasēm. Šīs starta pumps ir ļoti blīvi un tā kā gāja ļoti smagi, bet es uzskatu, man paveicās. Ir prieks, kad ir ar ko pacīnīties arī Latvijā. Pietrūka kvalifikācijā 400 daļas, tāpēc dabūju otro celiņu, nevis pašu iekšmalu. Bija šī nesanāca starts. Pēc tam mēģināju ķert un 2 metri pietrūka finišā. Rīt dalībnieki vēlreiz sacensties Ozolkalnu snowboard cross trasē un likme būs Latvijas čempionu tituls. Edgars Barbaks, Raidis Valters, LNT. Tas šoreiz arī viss. Paldies, ka skatījāties. Veiksmīgi visiem nedēļas nogali. Atā!